Speed sound. Take number 1. Mr. Page lasītāja klubs. Action. Vajag forši sanāca. Labi, draugi, es gribu ar jūs ar sevi iepazīstināt. Mani sauc Kārlis Arnolds Avots. Esmu aktieris. Es nekādā gadījumā neesmu skolotājs. Es neko no dzīves nesaprotu. Man daudz kas nesanāk pašam. Es kaut kad reizē, kad tu filmējies filmā, tur, kad tev vajadzēja nogriezt matus. Jā, es esmu nogriezis matus, tagad esmu atkal izaudzējis. Bet lieta, ko es jums gribu pastāstīt, lai jūs saprotat, mums šis te lasītāju klubs ir pēc idejas nav kā skolā. Mēs varam darīt visu. Mēs varam skaļi runāt, mēs varam rakstīt uz galdiem. Nē, mani sauc par Kārli. Pagaidām. Kāpēc es saku pagaidām? Mani sauc par Kārli. Tāpēc, ka būs visādi, viss kaut kas cits. Tad nākamā lieta, ko es jums, draugi, gribētu iepazīstināt, mums ir lasītāju klubā viens noteikums. Tajā brīdī, kad es parādu klusumlapsiņu, mēs visi hop! Un ir klusumlapsiņa. Klusumlapsiņa. Skatās. Nav. Klausās. Klusums. Super. Jā, man sauc Kārlis. Es neesmu skolotājs. Es pats neko nevaru iemācīt. Es pats izlasīju kopā ar jums un pats mēģināšu saprast, kas tur forši tajās grāmatās un kas īsti nav forši, kas man patika un kas man nepatika. Un man liekas, būtu forši, ja mēs sākumā mazliet iepazītos un pastāstītu mazliet vienam par otru, teiksim, kā mūs sauc, cik mums ir gadi. Un nākamā lieta varētu būt, kas mums sanāk un mums patīk, un kas mums nesanāk un mums nepatīk. Teiksim, es saku, man sauc Kārlis. Man ir 27 gadi, 32 vēl nav, tik vecs es neesmu. Jā, man ir 27 gadi, un man ļoti patīk, un man šķiet, man arī sanāk dejot, bet es ārkārtīgi briesmīgi dziedu. Cilvēki iet ārā, kad es sāku dziedāt. Man padod. Redz, un man īpaši nesanāk tā dziedāšana, tā kā es atstāju dziedāšanu priekš cilvēkiem, kuriem tas labi sanāk. Kā tevi sauc un kas tev sanāk, nesanāk, patīk, nepatīk? Margrieta Frici. Man ir 9 gadi un man sanāk dziedāt un dejot, jā. Un nesanāk? Un kas tev nesanāk, Margrieta? Man nesanāk taisīt ritentiņu. Taisīt ritentiņu. Pagaidām. Prieks iepazīties, Margrieta. Kā tevi sauc? Mani sauc Katri, un man ir 9 gadi. Man padodas visādi tādi projekti, un man padodas arī dziedāt. Brīnišķīgi. Un man nepadodas matemātika. Savējā, man arī nē. Prieks ar tevi iepazīties. Viņai māc matemātiku, viņai nepadod. Tas ir normāli, man arī nepadod. Klusumlapsiņas, notestējam, kā mums sanāk klusumlapsiņas. Es nekad nepievīju. Kā tevi sauc? Mani sauc Rasa, man ir 9 gadi. Man šķiet, ka man padodas varbūt zīmēt, un man nepadodas špagats. Pagaidām. Prieks ar tevi iepazīties. Kā tevi sauc? Man sauc Alberts, man ir 7 gadi. Man padodas matemātika un vizuālā māksla. Nepadodas. Vizuālā nepadodas. Es esmu Austra, man ir 9 gadi. Man padodas basketbols, jāšana, un man arī padodas tā kā, man patīk lasīt grāmatas. Un man nepadodas noteikti, ka arī dziedāt. Man nepadodas dalīšana, tā kā matemātika, nē. Un man nepatīk lifti, noteikti nē. Hei, mums te Es iesprūdu liftā. Wow. Es arī biju liftā, slimnīcā mēs varējām, bet neviens neatbildēja. Un te viņš ir tādu stiprām rokām. Labi, ka mums te tomēr lifti jau ir pārvarēti, un mēs sēžam pie viena galda. Kā tevi sauc? Mani sauc Adele, man ir 10 gadi.
Man padodas zīmēt, un man nepatīk vingrot. Prieks iepazīties. Mums nebūs šodien jāmingro. Urā! Man patīk vingrot. Man arī. Man ir tā. Nav hobijs. Kā tevi sauc? Rūta, man ir 10 gadi. Man padodas zīmē un dziedā, un man ļoti nepatīk braukt ar liftu, jo man ir liftofobija. Fobija no liftiem. Liftu klubiņš ir. Interesanti. Prieks ar tevi iepazīties. Man sauc Elfa, man patīk braukt ar liftu, man patīk dejot, man patīk dziedāt. Man nepatīk kā nepārāk matemātika un lasīšana. Cik tev ir gadi? 8. Kadrīt, tu zini, cik man ir gadi. Nav jājautās. Prieks tevi iepazīties. Man ir tāds, man sauc Tessa, man ir 8 gadi. Man patīk un padodas dziedāt un dejot, bet man nepadodas īsti dažreiz projekti, un man nepatīk, kā klases puiši kaitina. Jā. Tas ir tāds baigo projektu klubiņš. Te mums bija kaut kas ar projektiem, man interesē. Jā, mēs jau tiksim līdz vricim, bet par kādiem projektiem ir runa, man interesē. Par stundu. Piemēram, kad ar kaut ko karsto līmēt, aizsādus maketus. Un, skolā mums ir tāda stunda projekti. Radošie projekti. Jā. Skaidrs. To agrāk sauc par mājturību. Labi. Prieks tevi iepazīties. Heisā, kā tevi sauc? Man ir sauc Fricis, un man ir 9,5 gadi, un man padodas. Aizveris. Es īsti nezinu. Man, piemēram, padodas video spēles. Man gan draudzene neļauj tik daudz viņas spēlēt, cik labi viņi man padodas. Tev padodas Frīts video spēles? Jā, es esmu redzējis, kā viņš spēlē. Viņai padodas dabūt arī bērns. Jā, Video spēles. Tas ir ļoti slikta lieta mums. Katru lasīšanu. Frīts, un kas tev ne? It kā tu esi tādi jauki, jā. Tā, klausam lapsiņas, dāmas un kungi. Kā mums strādā klausam lapsiņas. Ui, nē. Jā. Frīci, kas tev nepadodas? Man nepadodas. Man nepadodas projekti. Projekti. Labi, tātad divas lietas, ko mēs negribam šajā mūsu klubiņā redzēt, ir lifti un projekti. Dažreiz mums bija viens cilvēks. Jā, mēs ar tevi varam pabraukāties ar liftiem, kaut kuriem nav projekti. Es zinu, kur viņi ir. Bet, draugi, tagad ir tāda lieta, ka mēs savus vārdus, īstos vārdus, draugu vārdus, klases biedru vārdus aizmirstam. Vai jūs zināt, kas ir sagvārdi? Jā. Sagvārdi jeb niknēmi. Tātad mums lasītāju klubā ir tāda lieta, ka mēs viens otru nesaucam īstā vārdā, bet mēs saucam sagvārdā. Es spēlēju video spēles, un man reizēm video spēlēs ir mans sagvārds ir busiņš 3. Vai citreiz man ir kaža, kurš krīt no sienas, jo esmu Kārlis, bet tas angliski uzrakstīts izklausās un ir daudz īsāks sagvārds. Tā kā mēs katrs, agrāk bija, pieņemsim, kosmonauts 53, tā kā tas var būt jebkas. Cits, kurš nevar izdomāt, viņš paskatās griestos un saprot, ka viņš ir griestu cilvēks numur 1, un tā viņš uzlieks. Tā kā katrs mēs varam izdomāt jebkādu, tā var būt āvēne, un uzrakstam uz galda mūsu sagvārdu. Tagad mēs noliekam abas rokas uz galda un aizklājam pierakstīto. Aizklājam un neskatāmies. Un es gribētu vaicāt pēc viena drosminieka, kuram šķiet, ka viņš varētu nosaukt visus sagvārdus. 777, grāmatu lapsa, vārdi numur 1, zibensvilks, Bowlers numur 24, Robotlings 101, man nepatīk matemātika, Ābols, Aģenta X, vārda numur 3, Tesla, Trakā Vista.
Katram mums tagad ir sagvārds, laiks ķerties klāt 2 ļoti interesantām grāmatām. Tad pirmais jautājums, ko es jums gribētu pavaicāt? Gluži vienkārši. Kur pirmo? Runāsim par abām. Kā jums lasījās? Katrs varētu pacelt roku, un kuram gribās, tas var padalīties. Kā jums lasījās? Vai bija viegli lasāms materiāls, vai ne pārāk? Lūdzu. Man šķiet, ka tango un tūtiņa ciemos man lasījās ļoti viegli. Labi. Tā kā jauka tāda bija. Un kā ar dzējas grāmatu? Indreka Kofa, kur palika bērni? Viņu tā kā nebija tik viegli kā tango un tūtiņa ciemos. Labi. Abas man gāja diezgan ātri, jo es abas kopā izlasīju 30 minūtēs. Ātrāk nekā es. 40, man liekas, lasīju. Ābols? Man gāja ātri. Man patika abas grāmatas. Bija interesantas. Man no grāmatas, kur patika bērni, ļoti patika pēdējais notikums, bet es nestāstīšu. Labi, sarunājuši. Labi, grāmatu lapsa. Man ļoti patika tango un tūtiņa ciemos. Un man tā, kur palika bērni, netik ļoti labi lasījās kā tā tango un tūtiņa ciemos. Paldies tev. Misis, man nepatīk matemātika. Man ļoti patika abas grāmatas, bet kā man mamma teica, lai es labāk pasaku, ka tā tango un tūtiņa bija tik laba, ka es viņu apēdu, tāpēc viņa man nav līdzi. Un tā tango un tūtiņa, viņa man tā kā ļoti patika, un es viņu izlasīju, un tur bija arī rakstīts par maniem laukiem, jo man lauki ir Raga ciemā. Jā. Bet man nepatika, kā pēdējā nodaļā, tā pēdējā, kas mums ies. Un tie bērni man patika, kur palika bērni, tāpēc, ka tur bija tā kā daudz atskaņas ļoti. Labi. Man tango un tūtiņa īsti negāja pie sirds, jo tāds nedaudz bēdīgs stāsts. Jā. Bet kur palika bērni, bija tik interesanti, ka es beigās pat izlasīju pēdējo nodaļu. Brīnišķīgi. Tā. Bolars 24. Man abas grāmatas diezgan normāli lasījās, bet man tā, kur palika bērni, pārāk interesanti. Man pārāk nepatika tā grāmata. Un man arī tajā tango un tūtiņā vienkārši sākās gribēties ēst, jo tur tās kolpotas bija. Jā, un arī ļoti gribēju. Robotlings, kā tev gāja ar lasīšanu? Man labi gāja abas divas. Abas gāja labi? Tās ir brīnišķīgi. Bet kā es redzu, ka ir tāds viedoklis, ka mazliet ar to, kur bija tie dzējoļi, mazliet grūtāk gāja. Kā jums šķiet, ar ko tā roza tur ar tiem dzējoļiem? Kāpēc ir mazāk uztverams? Aģents X, lūdzu. Pēc, ka tas ir tā kā dzējoļi, viņi tā kā atsevišķi stāstāja nodaļu pēc nodaļas, tā kā viss pēc kārtas. Zeļojums starp to laiku var būt noticis kaut kas, tāpēc grūtāk uztvert kaut ko tā. Paldies. Lūdzu, M&M. Šitā grāmata, tā bērni, kur palika bērni, viņi bija tāda, ka tā kā, kad es tā kā daudz lielāko daļu no nodaļām izlaidu, nevis lasīju. Un tā man tāpat kā Aģetam X, tā kā, es tā kā, vienkārši nezinu, no kurienes viņi sāka sūtīt skolotāju iz mežu, kas notika pirms tam. Labi. Lūdzu. Man šķiet, ka tie dzējoļos varbūt nevarēja saprast to, ka tur tas bija varbūt iztulkots, un tas ir iztulkots no igauņu valodas, un varbūt bija tā kā iztulkot, varbūt bija grūtāk tā kā zināt, kas tur varbūt tā kā bija domāts, jo latviešu valodā tulkojums ir mazliet citādāk. Šeit zīmēns vilkam šķiet, ka mazliet kaut kas tulkojumā varbūt pazudis. Jā. Labi. Ābols? Man likās, ka tur tās atskaņas, citreiz tu lasīja un tās atskaņas, un tur arī man šķiet, ka citiem daudzi vārdi, piemēram, nesaprata daudzus vārdus. Jā, pie tiem vārdiem mēs arī vēl nonāksim, Tesla. Es domāju, ka vienkārši tās atskaņas dažreiz arī garlaicīgas tādēļ neiet tik daudz pie sirds. Tātad mums ir divas grāmatas.
kur palika bērni un tango un tūtiņi. Un tad tie ir divi dažādi ilustrāciju mākslinieki un autori. Vai jūs pievērsāt uzmanību ilustrācijām? Un kā jums, ar ko viņas liekas dažādas un kuru jums patika labāk? Veslā? Man labāk patika ilustrācijas, kur palika bērni, jo tur tā interesantāk. Tur bija parādīts, cik daudz cilvēku un cik dažādi viņi ir. Jo tango un tūtiņā vairāk bija dzīvnieki, augi un tur tāds vienkāršāks, bet kur palika bērni, tur vairāk koši. Zibens? Krāsaināks. Man šķita, ka tango un tūtiņā bija tā kā parādīts vēl papildus lietas, jo tā, ka teica, ka tie ir divi suņi, tad varbūt nevarēja tik labi saprast, kā viņi izskatās. Un pēc bērnu, kur palika bērni, tur vairāk pateica aprakstojumu, un tas zīmējums baigi neko daudz nedēva. Labi. Kas ir interesanti, tango un tūtiņi, tie ir dzejnieces Māra Zālītes īstie suņi. Tā arī viņi izskatījās. Viņai tagad ir gan citi sunīši, bet tie ir kā prototipu. Šo sunīšus viņa ņēmusi no saviem īstajiem suņiem. Un tā arī pati dzejniece, man šķiet, vai ne? Kā tā krustmāte, kuru taisa kotletes dažbrīd ar brillītēm. Tā arī izskatās Māra Zālīte. Man vienkārši manam brālim drauga vecmāmiņa ir Māra Zālīte. Man liekas, ka tā tūtiņa un tango, man liekas, ka viņa bija tāda vairāk depresīva grāmata. Bet tur tās bildes bija ļoti tā kā vienkārši un izskatās, viņas tā ātri ir uzšvīkātas. Tā kā kad 6-gadnieks, viņš vienkārši tā uzšvīkājas, protams, labāk. Bet tā kā izskatījās, ka viņas tā ātri uzšvīkātas un tā kā, tāds vienkārši tas bildes. Bet kur palika bērni, tās bildes ir tādas tā kā izpunktotas, viss te ir punktiņi, rūtiņas, viss tā kā ir tik precīzi un koši uzzīmēts. Tur viss tā kā parasti. Labi. Un man labāk tā tūtiņa un tango patika. Ābols un X noslēdzošai. Lūdzi. Man ilustrācijas tango un tūtiņā labāk patika, jo, manuprāt, viņas bija mīlīgākas. Un arī es gribēju pateikt vēl vienu lietu par autori. Viņa man varētu būt, kad varbūt tur viņa mēģināja attēlot īstos notikumus, kas varbūt notika. Pastāv iespējamība vienmēr, jo mēs zinām, ka autori bieži vien iedvesmojas no savas dzīves un pieredzētā. Aģentīgs? Man labāk patika šeit bildes, man šķiet, ka viņam atšķirība tas, ka te ir roku uzzīmēts, tur redzams ar flomasteri, ka tur ir roku tās bildes zīmē, bet šeit viss no sākuma uzskicēta, datorā vēl pieditoja klāt, tā kā viss tā kā digitāli uztaisīts, tur nav tā kā to pēdu. Tā ir ļoti interesanta nianse, ko aģentīgs ir ievērojis. Boller 24. Tūtiņa un tango ir vairāk tāda bēdīga grāmata nekā, arī ir tā, ka tur ir vienlaicīgi bēdīgi un kaut kas arī priecīgi. Dažreiz, jo man nepatīk tā daļa ar tiem dzerājiem. Jā, viss nebija labi. Viss uz abiem dzerājiem. Jā, tas iedeva zināmu dramatismu ārkārtīgi. Man nepatīk arī, ka tango bija maisa. Jā, tas bija diezgan apēdinoši. Bet mums ir jājoņo uz priekšu, un tagad es gribētu jūs aicināt katram paņemt pa vienai lapiņai. Nevaram uzreiz vaļā, ja ir iespējams. Uzreiz nevaram vaļā, bet katrs pataupam. Aicināšu Zibensvilku atvērt savu lapiņu, izlasīt savu jautājumu un mēģināt atbildēt uz to. Kāpēc lietas, kas citiem likās smieklīgas, tango tādas nelikās? Ciems ir pie jūras. Vai tev ir gadījies būt situācijā, kad cits smējas par kādu joku, ko tu nesaproti? Ko tu tādās reizēs dari? Man tā nekad nav bijis, bet ja man tā būtu, varbūt es neklausītos viņos. Man tas liktos vienalga, ko viņi domā par mani.
vai to, kas man ir bijis. Vai tu saprati to Antiņa ciema joku, vai tev viņš šķita smieklīgs? Nē. Vai kāds zina, kas ir Antiņš? Nē. Lūdzu, Emene. Antiņš ir ciems, tā kā. Nu, un tas var arī būt cilvēka vārds Antiņš. Antiņš, jā, tā var būt. Tātad Antiņš, kā mēs zinām, ir arī varonis no Raiņa Lugas Zelta zirgs. Antiņš pavisam noteikti ir arī vārds. Tātad šī varoņa vārds. Un Antiņš bieži vien, man liekas, tautā mēdz teikt par Antiņu sauc tā kā muļķīti tādu reizēm, cik man ir zināms. Bet tā varbūt arī nav taisnība, jo, kā jau es teicu, man nav nekādas atbildes, un es pats arī mēģinu noskaidrot kaut kādas lietas kopā ar jums. Vai kādam arī ir atbildi uz šo te jautājumu, vai ko tu izvelsi tikko? Kā tev šķiet, vai tas bērns, kas devās projām no pilsētas, bija pareizi? Bērni, kas devās prom no pilsētas, bija pareiza rīcība. Kāpēc tev tas šķiet? Man liekas, ka tas, ka bērni devās prom no pilsētas, tā nebija pareiza rīcība. Vienkārši viņi devās prom tāpēc, ka kaut ko cilvēki viņiem, tā kā pieaugušie viņiem, es īstenībā to arī neizlasīju, bet es tikko mašīnā izlasīju, kāpēc. Tāpēc, ka viņi viņi visu laiku lika sukāt matus, tīrīt zobus, un tā kā komandēja tos bērnus. Un tad viņiem apnika, un viņi gāja prom no turienes. Kā jums šķiet realitāte? Mūsu kopīgajā realitātē tas būtu iespējams, ka visi bērni... Nē, jo tad tu sailgoties pēc mammas, tēta. Un tad vēl bija rakstīts, ka viņi jau, kad viņi atgriezās mājās pēc gada, tad viņiem jau krākla pogas vairs netaisījās ciet, bikses vairāk nederēja. Tā kā viņi jau gadu bija pavadījuši mežā. Un izauguši, jā. Vārdi numur 3, kas ir tavā lapiņā? Kam tavuprāt būtu jābūt ikvienā pilsētā, lai bērni tajā gribētu dzīvot? Ikvienā pilsētā varētu būt kaut kāds saldējuma veikaliņš, kur dod saldējumu pa brīvu. Tad visi bērni palikt, ja būtu saldējuma veikaliņš. Jā, un ka nebūtu jāķemē mati. Jā. Nebūtu jāiet vannā. Nē, vannās iet. Nē, mazgāt matus. Nebūtu jāmazgā mati. Jā. Vai kādam ir kāda lūdza, Emene? Man liekas, ka viņi būtu palikuši tad, ja viņiem tā kā neuzspiestu visas tās ķēmes, un tā kā viņiem būtu kaut nedaudz brīvības. Ja būtu atrakcija parks, kur viņi var pēc pavadītās dienas no komandējuma, ka vecāki viņu komandēja aiziet uz atrakciju parku un tur paši visi izkliegt un Izkliegt un izklaidēties un atgūt pozitīvs. Jā. Tā ir diezgan brīnišķīga, man liekas, ideja. Labi. Grāmatlapsa. Kas ir tavā lapiņā? Manā lapiņā ir... Kāda tavuprāt izskatītos pasaule, ja tajā galvenie būtu bērni, nevis pieaugušie? Man tā liekas, tur visapkārt pat debesīs lidotu našķi un saldējumi. Un prezidents būtu suns. Un tad arī būtu saldējumi vispār brīvi. Tā kā visi našķi pa brīvi būtu. Tu gribētu dzīvot tādā pasaulē? Jā. Es īsti nē, jo tas nebūtu veselīgi. Labi, vārdē. Man šķiet, ka tad būtu ļoti liela nekārtība ielās un viss būtu ļoti nekārtīgs, tāpēc, un arī visas ielas būtu ļoti vecas un visas mājas būtu tādas ļoti nesmukas un tādas, jo neviens taču nekrāsot, viss izklaidētos. Man šķiet, ka viss būtu izmests, tāds košs palicis, un tur nebūtu vairāk nekādu basēnu vai
tā kā kaut kāds mierīgas vietas, bet tur būtu kā atrakcija parki un konču stendi. Tur nebūtu veikala, bet tur būtu konču veikala. Kā viņi dzīvot neveselīgi un tur nebūtu zobārsti un dakteri. Tur tikai viss bērnišķīgās lietas. Ziniet, kas ir interesanti, ka lielajos tādos uzņēmumos, kāds ir Google vai Microsoft, kas taisa visas šīs te mūsu tur internetu un tehnoloģiskās un kompjuteriskās lietas, viņiem ofisi izskatās kā bērnu laukumi. Viņi ir tādās krāsās, gaišās, un tur var dabūt par vēl saldējumus, un tur ir pavārs, kurš visu laiku dod ēst, ka viņi tiešām dzīvo tādā pasaulē, kas ir ļoti interesanti. Vai ne? Nu, tas Google, teiksim, vai Microsoft vai tādi. Lūdzu? Un tajā pasaulē, ko būtu bērni, arī pazustu visi darbi, ja viņiem vienalga. Un visi būtu tādi dumiķīki. Vai jūs piekrītat? Viņi nemācas. Jā, tā varētu būt. Ābols, kas ir tavā lapiņā? Manā lapiņā. Es lasīšu pa vienam šitiem jautājumam, tā lai man vieglāk atbildēt. Jā, sarunāt. Sīrele un kokus no māliem izveidojas litroniņu. Kā vēl var izmantot mālu? Mālu var izmantot taisot visādas lietas, piemēram, mālu var izmantot indieniškām lietām, kuras tu, piemēram, lieto normālā dienā. Jā. Kādas lietas, kuras ir veidotas no māla, var arī nosaukt krūzes, šķīvji, glāzes, skulptūras. Es nezinu, es nevaru nosaukt. Tas jau ir daudz, man pašam baigi prātā vairs nekas nenāk. Ballers varbūt var papildināt. Es varu nosaukt vēl vienu bļodu un karotes, dakšas, nažus un jā. Bija bārda numur 3. Svečturis varbūt no Jā, māla. protams, ka vairs ne. Vēl varētu būt no māla, piemēram... Tagad tas dators nevar iedomāties. Labi. Tesla, kas ir tavā lapiņā? Ui! Kāpēc pasaulē ir vajadzīgi noteikumi un kādus noteikumus tu zini, kuri jāievēro gan bērniem, gan pieaugušajiem? Pasaulē ir vajadzīgi noteikumi, lai tikai viss strādātu, lai mums pašiem būtu ērti. Piemēram, ja nebūtu noteikumi, mēs vispār te nebūtu. Jo nebūtu celtnieki, kur uzceļ, un nebūtu tramvaji, ēkas, tilti, mašīnas. Un es zinu, ka katram pieaugušajam un katram bērnam ir jānotīk trauki, jāizslauka, jāsakārto savu istabu un jāizpild mājas darbi. Kaut man to nav jādara. Man arī. Abo, lūdzu. Ja nebūtu noteikumi, tad būtu grūti izdzīvot, jo varētu ātrāk tā kā beigties dzīve cilvēkiem, jo nebūtu noteikumi un būtu vairāk iespējas kā. Labi. Robotlink, vai tu spēji iedomāties pasauli bez noteikumiem? Nē. Vai tu gribētu dzīvot pasaulē bez noteikumiem? Nē. Labi. Lūdzu. Man šķiet, ka varbūt daži noteikumi varētu nebūt, bet tā kā vispār bez noteikumiem būtu tā kā tukšums, jo neviens nevarētu padzīvot, jo visos veikalos būtu aiztaisīti ciet, jo tur neviens nestrādātu. Visi varētu iet, ņemt, ko grib. Un viņi varētu ņemt arī neveselīgas lietas, un viņi varētu viens otram sist un kauties un vardarbīgas lietas taisīt. Un varētu arī nebūt tā kā
varētu arī varbūt nebūt mēs, varbūt varētu neeksistēt, jo tad nebūtu neviens, kurš rūpēs, lai mums tā kā, lai mums dzīve nodrošināta. Kam vēl ir palikusi lapiņa? Jā, lūdzu, pārdē, numur 1. Ceru, ka visi Ko zina, skolotāja Hela darīja citādāk? Vai atceries skolotāju Kēli? Jā, tā viņš ir Ko viņi darīja citādāk? Es īsti neatceros, ko viņi darīja. Tā bija pirmā grāmata, ko es lasīju. Un es viņu tā kā gandrīz tajā pašā dienā izlasīju. Viņi bija kaut kādi citādāki vienkārši. Viņa bija tāda, kad viņa dziedāja, visi zvērti, kā visiem zvēriem patīk, kā viņa dzied, ko es atceros. Jā, labi. Lūdzu. Un arī viņa paklausīja tie bērni, jo visi tie pieaugušie spieda viņam nākt atpakaļ uz to pilsētu, bet tā skolotāja vienkārši palūdza, un tad viņi arī piekrita, kad Viņi mācīja runāt ar bērniem. Lūdzu. Tā skolotāja Hela, viņa tā kā, viņa bija tāda, ka viņa tā kā nevis kliedza vai kaut ko darīja tiem bērniem, viņa vienkārši aprunājās. Un tad tur bija vēl rakstīts, ka viņai nācās tā kā arī iet atpakaļ, tāpēc, ka tie bērni tiešām negribēja nākt atpakaļ. Jā. Viņi runāja vienkārši ar bērniem, kā ar pieaugušiem un tādiem pašiem cilvēkiem, kā arī viņi, vai ne? Kaut kādā ziņā. Lūdzu. Tā skolotāja viņa mācīja saprast, ka bērni grib kaut ko tā kā citādāku, un mācīja saprast, ka viņiem ir arī savas priekšrokas, ka viņi arī var izvēlēties, ko darīt ar savu dzīvi. Tēslā? Viņa tā kā mācīja uzklausīt bērnus, viņa mācīja arī viņiem piekrist, viņa mācīja tā pieklājīgi palūgt un tā kā parunāties. Viņa nebija tā stingri un uzspiedz. Viņa tā nedarīja kā pārējie. Vai jūs varat iedomāties, kā ir viens cilvēks, kurš neprot ar jums runāt, un otrs pieaugušais, kurš prot ar jums runāt? Vai jūs spējat iedomāties no savas dzīves šos divus cilvēkus, kur ir vienā vecumā, kur abi pieaugušie, bet viens prot ar tevi runāt, otrs nemāk? Mana, tā kā, viena no manām omītēm nemāk tik labi, bet mans opīts māk ļoti labi. Cik interesanti. Kam vēl ir lapiņa palikusi? Robotlinks 101. Vai tūtiņa tiešām gribēja dalīties savām kokotēm ar tango? Kāpēc tūtiņa tā domāja? Vai viņi tiešām gribēja, kā jūs spējat iedomāties, ka viens sunīts grib dalīties ar otru sunīti, ar kotletēm? Kā tev šķiet, Robotlinks? Viņa gribētu, bet viņas bija tik garšīgas, kad apēda. Tiešām apēda visas, jā. Bet kā jums šķiet, dzīvē ir divi sunīši? Viņi ir draugi vai brālīts vai māsīņi. Vai viņi var godīgi kaut kā sadalīt un šo te savu dzīvnieka instinktu pārvarēt? Nē. Es domāju, ka nē. Varbūt, ka nē, varbūt, ka jā, bet varbūt mēs vienkārši tādu sunīšu vēl neesam satikuši, un ne visādi varbūt. Kam vēl, vai kādam ir vēl palikusi lapiņa Āģente X, lūdzu? Kāds saprot šo pantiņu? Pilsētā kā plēvēja iesvīstīta, pilsēta kā druskās saņurcīta. Pilsēta, kur gaisa pietrūkst ātri, pilsēta, ko pārklāj skumju kārta. Kad tur ir skumjš, kad cilvēkiem galīgi nav izstāst, ka viņi visi tā nomākt, viņi vispār neko nedomā, viņi vienkārši kā zombiji iet staigā tā kā, kas pieguru gaisa, viņi pat tā kā vienkārši nedomā, viņi vienkārši it kā aizmīgi slipo ko angliski, bet viņi visu redz dzird, bet viņi tā kā aizdomājušies, it kā ir, bet neko nedomā, tā kā zombiji staigā apkārt visi un nav prieka, tā kā. Jā, un kā
plēvē ievīstīt? Kad tur neviens tā kā nerunā, ka viņi plēvē ievīstīt, kad laikam nevar pakustēties. Viņi var pakustēties, bet nevienu tik ļoti nerunā un tā kā tā. Vai tu izlasīsi vēlreiz tos pilsētas raksturojumus? Pilsēta kā plēvē ievīstīta, pilsēta kā druskās saņurcīta. Tā kā... Pilsēta kā druskās saņurcīta. Laikam, ka tur nav vairs prieka, un tad viss vairs nav tā, kā agrāk bija. Jā, brīnišķīga atbilde. M&M, vai tev ir ko piebilst? Jā, tas šajā kur palika bērni, tas bija domāts tajā grāmatā, kad visi tā kā, viņiem nebija nekāda prieka, jo visi bērni bija aizgājuši prom, un tagad ir bērni, tad visi ielās čumu un muģi, visi ir tā kā krāsains, bērni ārdās, bērni skait pielam, bet tagad neviena bērna nav, visi tā kā tik nopietns, tikai ar pieaugušajiem. Vai jūs spētu iedomāties, mēs tagad vēl redzam Rīgu, ka viņai pārklājas skumju kārta. Kā viņa varētu izskatīties, ja tā skumju kārta būtu ieraugāma? Lūdzu? Bāla? Labi. Varbūt visas mājas būtu sabrukušas un, jā. Sabruktu mājas? Man šķiet, ka viņa tā kā būtu tāda tumša, neamalīga. Labi. Aģentīgs. Man šķiet, ka viņa būtu tāda kā melnbaltas kameras, bet mazliet vēl krāsas būtu, bet viss būtu tāds tumšs, drūms, un visi cilvēki šitā tentā staigāt apkārt tā kā ar tukšu skatiem, varētu teikt. It kā skatītamies uz priekšā, bet neko neredzēšam acīm, varētu tā teikt. Un, ja tu mēģinātu kādu runāt, viņi vienkārši tā pagriež šitā ten, un tad vienkārši šitā ten vai tā un ietu tālāk. Tā kā nevarētu uzsākt sarunu. Jā. Tā kā ka viss jautrais, ko tur varēja iepriekš darīt, tas vairs nebūtu jautrs. Raging Turkey, kā tev šķiet, kā iztītos tā skumju kārta, ja mēs skatāmies to pilsētu? Ja mēs viņu varētu ieraudzīt? Tad viņa tur būs visi tādi tā kā melnbaltīgi un bāli, un tur visi vienkārši tur bēdīgi un... Pazustu krāsas pilsētā. Jā, pazustu krāsas pēkšņi, jo viss ir tāds skumīgi. Man lapiņa? Yes, sir. Vai tu arī esi kādreiz lūdzas palīdzību kādam sešniekam, pastāsti par situāciju? Kāda ir tava pieredze? Es neesmu nevienam teicis. Bet, ja es būtu tādā, tad... piemēram, es esmu pazaudējis kaut ko savas mājas, un es prasītu vienkārši, kur tā iela ir, kur es dzīvoju, ja es pazīstu savu visu ielu. Es dzīvoju Mierielā, un ir ļoti milzīgi, bet es viņu visu pazīstu. Un, jā, es vienkārši prasītu, vai vajag kaut ko tur Google mapos pastās. Vai parāda telefonu? Jā. Robotlink? Es būtu prasījis palīdzību. Tu varētu spēt. Tev ir tāda situācija bijusi? Jā, ir. Pastāstīsi? Tad, kad es nezinu, kur ir kaut kas palicis, es paprasu kādam citam, tā kā svešiniekam. Uz kurien jāiet, vai kur kas atrodas, ko tu meklē? Es pazaudēju tētu un mammu. Ko tu pazaudēji tētu un mammu vienreiz? Es arī reiz tā mani gadījis. Kā tu vēlāk atradi? Pajautāji kādam? Jā, es pajautāju. Es gāju ar svešiem cilvēkiem. Labi, Bolar 24. Man bija tā, kad es biju vienreiz tādā vietā, kur ir batuti un tā. Un man bija tā kā skapis bija vienkārši aizslēgts. Un es pajautāju kādam, vai palīdz man atslēgt. Bet man tā notika divreiz vienkārši. Labi, jā. Man tā nav noticis, bet manam brālim tā bija. Mēs bijām Rimī laikam, un viņš pazuda, un viņš paprasīja vienai meitenei palīdzību, un tad viņi kopā meklēja un atrada mūs. Jā. Man ir bijis tā, ka man ir bijis diezgan daudz reizes. Mums laukos ir Elvija blakus. Un
Un man ir bijis tā, ka, nezinu, kaut ko nevar tā kā aizsniegt, tad es paprasu citiem cilvēkiem, lai palīdz man aizsniegt. Arī pārdevēji. Kaut kas par augstu ir, kāds produkts vai kaut kas. Nevar, nu jā. Grāmatlāpsā? Man ir bijis tā, kad es esmu IKEA ar vecākiem un ar savu mazo brāli iepērkos. Viņam kaut kādas mēbeles un tā. Un tad es vienkārši aizēju pie rotaļlietām, paskatos, un tad es redzu, ka mamma un tētis nekur nav blakus, un tad es skrienu pie apsarga paprasīt, vai viņš nevar kaut kā palīdzēt, un tad viņš aizveda mani uz vienu tādu laukumiņu, kur var sagaidīt vecākus, un tad vienkārši mani vecāki pa visu IKEA vienkārši izstaigāja, un tad viņi beidzot aizgāja uz to laukumiņu un atrada mani. Tas ir biedējoši, bet visdrošākais iet pie apsarga, vai ne? Tēslā, noslēdzošais? Man bija tā, ka mēs kā bijām mazā prinča koncertā, un es biju priekšā, pašā priekšā ar arī citiem bērniem. Mamma teica, kur viņa būs, un es apmēram iegaumēju. Un tad kā vienā brīdī man bija, tā kā man šeit bija skatuns, neko neredzēju. Es gribēju iet tā kā uz atpakaļ. Es gāju uz to vietu, bet viņa sanāk bija citā. Tad es paprasīju 2, 6 meitenēm. Viņas tā kā nevarēja man palīdzēt. Un tad pienāca viena mana mammas draudzene, un viņa aizved pie mani pie mammas. Un tad viņas tur papļāpāja, un tad mammai izstāstīja to situāciju. Labi. Dāmas un kungi, mani draugi, būsiņi un visi pārējie, laiks uzspēlēt tādu spēli, ko mēs saucam par advokātu un prokuroru. Vai visiem ir skaidrs, kas ir advokāts un kas ir prokurors? Un kas ir tiesnesis? Tātad advokāts, prokurors. Advokāts ļoti vienkārši. Šī spēle notiek tādā veidā. Es esmu tiesnesis. Lūk, man ir arī sava runga vai tā tiesneša lieta, ar ko viņš šit pa galdu. Ja jau ir pilnīgi saplīsusi no tā, kā es agrāk esmu viņu daudzījis un teicu, tās ir pieņemts, tas ir pareizi, tas ir nepareizi. Tātad es kā tiesnesis pasaku faktu. Spoki eksistē. Ko dara advokāti? Lai arī viņi paši tam nepiekrīt. Viņi saka, es advokāts Zapiņš 77 saku, ka spoki eksistē, jo grāmatā tika pieminēts, ka Ralfiņš gāja un viņš redzēja tādu un tādu spoku. Un kāpēc viņi neeksistē, tie grāmatā ir rakstīts. Kamēr prokurors saka, spoki nekādā gadījumā neeksistē, jo nav nekāda pasaulē pierādījuma, kāpēc spoki eksistētu. Vai jūs advokāti varat nosaukt kaut kādus konkrētus pierādījumus? Es pasaku, jā, paldies prokurori par jūsu izteikto viedokli un dodu vārdu. Katrs ceļ roku. Un katrs piedalās un atbild. Tajā brīdī, kad runā advokāts vai prokurors, viņš pieceļās un saka, paldies par iespēju, tiesneša kungs. Tagad es uzstāšos, es advokāts Ābols vai es prokurors vārdu numur 3. Gribētu pateikt, ka spoki neeksistē, jo tās pilnīgas muļķības. Spoki bieži vien ir vienkārši atspulks sienā vai krītoša ēna un nav pasaulē spoku. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet kur būs prokurori un kur advokāti? Es būtu prokurors. Advokāti, prokurori. Balts reāli. Labi, tātad klusuma lapsiņas, dāmas un kungi, mani draugi. Vai jūs esat gatavi pirmajam faktam? Jā. Es tiesnesis Zapiņš 77 pēc tango un tūtiņas dodu pirmo argumentu. Nauda ir svarīgākā lieta uz pasaules. Tātad, ko dara advokāti? Advokāti saka, jā, tā ir, jo. Prokurors saka, nekādā gadījumā daudz svarīgāk ir tādas un tādas lietas. Lūdzu, aģente X, jūsu aizstāvības runa. Paldies par iespēju. Nauda ir ļoti svarīga, jo par to tu vari dabūt, ko tu vēlies. Ja tev nav naudas, tu nevari dabūt ēdienu, ja tu nevari dabūt ēdienu, tu nomirsi. Paldies, advokāts. Advokāti. Lūdzu, prokurora, Boler 24, jūsu aizstāvības runa. Paldies, tiesneša kungs. Man šķiet, ka nauda nav īstenībā svarīgākā, jo ēdienu var arī uzaudzēt. Brīnišķīgs arguments.
Paldies. Pieņemu jūsu papildinājumus. Lūdzu. Zibensvilks? Prokurors Zibensvilks? Nepiecelties. Jā, jūs drīkstat nepiecelties. Es domāju, ka nav svarīgākā lieta, jo īstenībā svarīgākā ir dzīvība. Un tā kā tu to savu dzīvi izmanto, jo ja būtu tikai un vienīgi visu naudu, tu tāpat nevarētu sākt dzīvi, jo par naudu nevarētu nopirkt dzīvi. Paldies Zibensvilkam. Advokāte, man nepatīk matemātika. Lūdzu, jūsu aizstāvības runa. Bet par naudu var nopirkt tas tur zāles, ar kurām var izārstēt slimības. Ļoti. Un arī par naudu var nopirkt suni, un tā var būt arī tava mīlestība. Suns. Brīnišķīgs arguments. Viedoklis pieņemts. Lūdzu, Raging Turkey 37, jūsu papildinājums. Advokāta Es kungs. domāju, ka vajag naudu, jo tad tu varētu nopirkt dažādas lietas, kas būtu vajadzīgas tavai dzīvei. Un arī Vai tā ir svarīgākā lieta uz pasaules, advokāta kungs, vai tas ir tas, ko jūs gribat teikt? jā. Jā, tātad jā. Labi, viedoklis pieņemts. Prokurora kungs Boller 24, jūsu aizstāvības runa. Jūs varat arī konkrēti iet pretī un konfliktēt tad ar otro pusi. Aicinu jūs. Arī zāles var īstenībā nopirkt. Arī ne jau var tikai nopirkt, bet arī var uztaisīt zāles. Labi, tātad Boller 24 tikko apgāza advokātis man nepatīk matemātika runu. Lūdzu, jūsu aizstāvības runa. Advokāti, man nepatīk matemātika. Es nepiekrītu. Tāpēc, ka kādā veidā tu, piemēram, varētu uztaisīt galvas sāpju mierināšanas zāles vai caureļu zāles. Kā tu varētu uztaisīt, piemēram, kakla tabletes? Es redzu, ka ar advokātam Robotlinkam ir kas sakāms, varbūt nē, tomēr nav kas sakāms. Tātad kādu laiku jau prokurore grāmatu lapsa grib kaut ko teikt. Lūdzu, jūsu aizstāvības runa. Es gribu pateikt, ka par naudu nevar nopirkt visu kaut kādas labas īpašības, piemēram, jauks, labsirdīgs, un arī visu kaut kādas profesijas arī par naudu nevar nopirkt. Brīnišķīgs tātad arguments no prokuroras puses. Lūdzu, prokuroras Vārdes. Papildinājums. Zāles arī ir ne tikai kaut kādas tabletes, un tas zāles arī var, piemēram, liepziedu tēju var dzert. Tā var lai nesāp kakls. Viedoklis pieņemts. Tesla, jūsu pretarguments. Lūdzu, advokāts kundze. Ar naudu var nopirkt arī visādas vajadzīgas lietas, dzīvokli, jo ir tīpaši ziemā mēs nevarētu dzīvot ārā, jo augstumā ir diezgan nejauki un var saslimt daudzās lietās. Daudzām slimībām. Viedoklis pieņemts. Paldies. Lūdzu, jūsu pretarguments, prokurora kungs. Zāles arī var dabūt no priežu zariem. Zāles var dabūt no priežu zariem. Lielisks pretarguments un noslēdzošais. Lūdzu, Ābol, jūsu viedoklis. Advokāta Ābol. Es piekrītu, ka nauda ir svarīgākā, jo bez naudas būtu ļoti grūti izdzīvot. Paldies, viedoklis pieņemts. Tiesnesis 3 reizes sit savu tiesneša lietu pret galdu un punkts aiziet advokātu vai prokuroru komandai. To mēs uzzināsim tikai beigās. Nākamais arguments. Advokāti un prokurori lūdzu spicējam ausis. Nē, mēs šoreiz esam vēl šādā. Tātad nākamais arguments mums ir. Pieaugušajiem nepiestāv spēlēties un daudzīties kā bērniem. Advokāta kundze, man nepatīk matemātika. Lūdzu, jūsu runa. Pilnīgi piekrītu. Kā jūs domājat, kā izskatītos, ja pieaugušais būtu atnācis uz bērnu laukumiņu, šļūktu pa slitkalniņu
un kopā ar citiem pieaugušajiem ēstu saldējumu, priecātos, smietos, kliegtu. Paldies, paldies. Man nepatīk matemātika. Tātad vārdi numur 3 ir gatavi apgāzt šo neapgāžamo patiesību. Numur 1. Numur 1, lūdzu. Tas ir nepareizi, tāpēc arī citi pieaugušie, kuri grib izklaidēties un kuri grib ar saviem bērniem izklaidēties, jau drīz spēlēties un ēst saldējumu kopā. Viedoklis pieejams. Turkija 37. Jūsu atbilde. Es domāju, ka, kad... Jūs esat zelžaini pārliecināts, es saprotu, advokāta kungs. Jā, tur es domāju, ka viņi īsti tur, ja tu muļķotos, es redzēju filmā, kad muļķojās viens šis te varonis filmā, tur, kur viņš rullījās apkārt pa kalnu, viņš krita ar galvu pret kalnu un ļoti, ļoti sasitās, viņam vajadzēja iet uz slimnīcu, un tāpēc es domāju, ka īsti. Viedoklis pieejams. Tesla, jūsu īsts papildinājums. Paldies, ka izsācāt. Es tam pilnīgi piekrītu, jo būtu dīvaini, ja viņš ietu uz skolu, uz bērndārzu, un vēl mainīt autiņus, un tas būtu diezgan jokaini. Tāpēc es pilnīgi piekrītu. Paldies par ļoti godīgu attieksmi, konkrētu. Bola 24, lūdzu, jūsu pretarguments. Man liekas, ka īstenībā pieaugušie var darīt, ko grib. Un darīt, kā grib, un, piemēram, jā. Ļoti vienkārši un skaidrs viedoklis. Paldies Bola 24 prokuroru kungam. Lūdzu papildinājums no prokuroras Zībens Vilka. Man šķiet, ka nav jau tikai lēmts, ka tikai bērni var izpriecāties. Nav jau nekur teikts, ka lielie to nevar darīt. Ir visiem ir dots prieks, nevis tikai maziem bērniem. Tieši tā, viedoklis pieņemts un noslēdzošais viedoklis. Lūdzu, jūsu pēdējais vārds, advokāte, X aģente, X jūsu komandas noslēdzošais vārds. Ļoti nesmuki, ja pieaugšie darbā ar tiem griežamiem krēsliem grieztos, līdz viņiem noraib galvu un tad streipļotu, viņi datorā skaļi spēlētu video spēles un un ja viņi darītu daudz lietas, ko bērni dara vietās, kur jādara pieaugušo lietas, un tad nekas dzīvē... nekas pasaulē nenotika tā kā agrāk, un viss vairs nebūtu pareizi. Un viņiem tika dota bērnība, lai varētu tā izpriecāties. Viedoklis pieņems. Paldies. Un piemetinājums no advokātes Bārda numur 3. Lūdzu. Man ir viena lieta īstajā dzīvē. Mans tētis tiešām spēlē video spēles katru vakaru. Zelžaina patiesība. Viedoklis pieņemts. Lūdzu, jūsu papildinājums. Es piekrītu trakajai vistai. Bija tāda filma, kur pieaugušais domāja, ka viņš var izpriecāties, kā bērns sāk ripot pa kalnu. Un gala rezultātā viņš nonāca slimnīcā un gandrīz salauza uz sprānu. Pum! Tiesneša zīzlis ir triekts pret galdu, un mēs esam... Jā, precīzāk Tesla zīmols, un mēs esam noskaidrojuši, kurš punkts aiziet Teslai. Teslas vai advokātu vai prokuroru komandai. Nākamais arguments, noslēdzošais arguments, kas izšķirs visu. Pēc tam mēs samainīsimies. Visi dzīvē nevajadzētu būt pārāk pozitīvam, jo tas ir muļķīgi. Prokurore, lūdzu. Paldies. Es iebilstu, jo tas nebūtu nemaz tik jautri. Varētu dažos brīžos varbūt to darīt, bet nevajag visu atstāt tikai nopietnām lietām, tikai kādu minūti vai 5 to darīt. Varētu visu dienu izpriecāties, bet joprojām būt nopietnam. Viedoklis pieejams, lūdzu, papildinājums. Paldies, ka izsaucāt. Es nepiekrītu tam, jo bez prieka ir ļoti garlaicīga dzīve. Un, var arī brīvdienās izpriecāties un darba dienās būt drūms un tāds.
Jūsu papildinājums, grāmatlapse, prokurore. Es gribēju pateikt, ka katrs cilvēks ir brīvs un viņš var izvēlēties, ko viņš dara un ko viņš var nedarīt. Raging Turkey, jūsu atbilde. Īsti tā nav atbilde, bet man viedoklis ir, ja tu nebūtu pozitīvs, tad viss būtu arī tāds balts, melns un balts, un nekas nebūtu tāds. Tu esi tas, kurš piekrīt. Nevis pret. Kas Raging Turkey mazliet palīdzēja prokuroru komandai. Tā arī var būt. Jāmīl savs pretinieks. Ienaidnieks jāmīl. Tesla, lūdzu. Paldies, ka izsaucāt. Lūdzu. Es pilnīgi piekrītu, jo ja tu visu laiku esi pozitīvs un ja tu neesi dusmīgs, kā tad tu pateiksi piemēram cilvēkam, ar kuru tu nevēlies dzīvot kopā? Kā tu viņam izstāstīsi, ja tu būsi tikai priecīgs? Viedoklis pieņems. Lūdzu, jūsu pretarguments. Dzīvens vilks. Es iebilstu Teslas atbildēji, jo var taču visu laiku būt tā kā pozitīvs un var arī atbildēt arī pozitīvi, jo pat ja dzīvē būtu varbūt dažas lietas jādara tā kā ne tik pozitīvi, joprojām varētu pozitīvus tā kā uzvarēt un būt tā kā vairāk. Viedoklis pieņems. Lūdzu, jūsu papildinājums. Prokurors kundze. Nav taisnība, kad tu jau vari būt arī dažas, kad vai tu vari būt pozitīvs, un kad nevajag, tad tu vari būt negatīvs. Īsi un vienkārši. Lūdzu, vārdu numur 3. Man liekas, ka tā ir taisnība, ka tev jābūt visu laiku stingram un tu nekad nevari priecāties. Paldies, jūsu papildinājums. Aģent X. Advokāta Aģent X. Man šķiet, ka nevajag visu laiku būt pozitīvam, jo, ja kādam uzbrauc mašīnu, tu nevari tā, vismaz man neuzbrauc, tur jāskrien pēc palīdzības, tur jābūt nopietnām dažās reizēs. Ja tu visu laiku priecīgi lēkāsi apkārt plūks puķis un kaut kas notiks, tev vajag skriet pēc palīdzības, nevar būt visu laiku pozitīvs. Pieņems, vai ir konkrēts pretarguments kādam sakāms? Konkrēts, ja? Bolar 24? Man liekas, ka īstenībā var arī būt priecīgam, ne jau visu laiku tikai būt pozitīvam un stingram. Viedoklis pieņems. Lūdzu, jūsu pretarguments. Man ir pretarguments. Aģentē X, jo var jau arī saukt palīdzību pozitīvi, nevajag jau bļaut un kliegt un visu to. Var vienkārši varbūt arī skatīties, kur iet, un tad nebūtu tāds gadījums, kur varētu būt nopietns. Paldies jums liels, prokurors Jankundze. Tātad Aģentē X ir konkrēts. Ja tu visu laiku priecīgi lēkās pa ceļu, tev ir uzbraukt, un kāds pozitīvi pateiks, ja tu kliegsi, tu uzreiz pievērsi uzmanību. Ja tu pozitīvi pie kāda pieejas un sāks runāt, varbūt viņš jau neklausīsies. Kad vajag, tad vajag kliegt, lai varētu pievērst uzmanību. Lai viss saprot, ka tas nav parasts saruna. Paldies, prokurors kundze. Tā mums redzam ir konkrēta atbilde arī prātā. Lūdzu. Tu jau vari uz to brīdi, kad tu vaicā to palīdzību, tu vari būt netik pozitīvs. Labi, viedoklis pieņemts un noslēdzošais. Lūdzu, man nepatīk matemātikā. Paldies, ka izsaucāties. Bet kā tieši? Iedomājies, ja nobrauc tavu labāko draugu, tu vari mierīgi pie kāda cilvēka pieiet klāt un paprasīt: tikko man labāko draugu nobrauca. Lūdzu, palīdzēsiet! Un ja arī visi visu laiku būtu priecīgi un, kā teica Aģente X, visu laiku lēkētu, priecīgi smaidītu, tad jau arī nebūtu nekādu noteikumu, tad jau arī visi būtu tik laipni, priecīgi un vispār nebūtu nekādas baigi tādas stingri noteikumi vai robežas, un visi izaugtu kā mazi bērni. Tiesneša āmurs 3 reizes ar galvu triecas galdā. 1, 2, 3 un punkts aiziet vienai no komandām. Interesanti, kurai. Tātad pēc šiem 3 argumentiem
Uzvarējis, tad mums bija 3 vai 4? Mums bija 4, man liekas. 3. Uzvarējusi šoreiz ir advokātu komanda. Prokuroriem bija grūtāks darbs, bet tas bija pavisam drīz. Tad rezultāts bija 1-2. Tā bija pavisam sīva cīņa, un tiesnesim bija ārkārtīgi grūti izvēlēties. Kā piemēram, ka spoki neeksistē, ja? Nu, tā kā tiesnes teica, ka spoki eksistē, viņi teica, ka spoki neeksistē nekādā gadījumā. Mēs teicām, ka eksistē, kaut arī mēs zinām, ka neeksistē. Jā, tātad bieži vien mums nācās šajā spēlē arī izpaust tādu viedokli, ka mēs pašam kā cilvēki nepiekrītam. Un ļoti iespējams... Jā, Zepiņš klausās. Zapiņ, bet kuros mēs uzvarējām un kuros viņi uzvarēja? Tas paliek konfidenciāli, tā ir informācija, kas paliek pie tiesneša, un šoreiz netiks izpausta. Mainīties ar pusēm. To mēs nākamajā nodarbībā obligāti izdarīsim, bet tagad mēs paciem labo roku. Visi klus un labsīs. Labā roka. Tagad labā roka nolaižas pa labi, tieši pa labi, nevis priekš, tieši savam blakus sēdošajam uz pleca. Kas notiek ar galvu? Galvu arī pagriežas pa labi. Un es savam partnerim saku Šreks, Čeks, Breks, Čebureks. Pa vienam tagad. Es saku Šreks, un Šreks aiziet riņķī, cik ātri var. Šreks. Čeks. Čebureks. Tu esi foršs. Skatāmies viens otram acīs, noķeram to, tu esi foršs, un nākamos dodam arī otram acīs. Ar acīm ir jānoķer tas. Tu esi foršs. Kaspars Gorkšs. Ātrāk. Kaspars Gorkšs. Nu, aplaudējam viens otram. Ar kuru telefonu mēs varētu selfiju uztaisīt? Uzzīmēt kā mašīnu, bet tad... Kas uzsienās savu foršo telefonu, lai mēs varam selfiju uztaisīt? Jo man ir šausmīgi kamera, jo mēs visi būsim ar nesmukām, miglainām sejām. Jā, tā vējo mēs varam. Labi, uzbildējam. Leo. Jā, Leo nav, bet tagad Nākat tēt. ieguliet, cik jau klēpī. Leo, redz? Elpojiet. Zapiņš 77, 3, 4. Zapiņš 77! So bad.